labu! Tas būs jaunais merčiņš? Yes, jaunais merčiņš ir klāt. Šoreiz ar daudz skaistāku dizainu. Mojas dizainu, milzīgs šautauts viņam. Džeks praktiski 3 naktīs uzcepa man nenormāli skaistu dizainu. Tā kā, jā, ja tu kādreiz kaut ko vajag no dizainēšanas, pilnīgi vienalga, ko tev vajag krekliņus, mašīnas dizainu, ja tu esi sportists, pilnīgi kaut ko tev var iedomāties. Raksti Mojas dizainu. Viņš tev noteikti palīdzēs. Ja nebūs puršīši, nebūs labi? Būs labi, man vienkārši interesē, kā tagad skanēs. Varbūt viņš tagad skanēs vairāk pēc Jay-Zika, jo pirms tam man Jay-Ziks īsti neskanēja pēc Jay-Zika. Varbūt skanēja. Tā no apkārtas saka, nē. Viss ir ļoti labi. Bišķiņ uzlaidām spiedienu augšā. Un tad arī sāka tā diezgan viegli, nevis viegli, bet tā kontrolēt braukties diezgan forši sanāca. Karoči, viss ir kārtībā. Tagad esam iebraukušies. Reāli tagad var pateikt, ka 2 pēc kārtas braucienus uztaisīt tā kā reāli kā manā stilā, ka reāli pašam patīk. Tā kā jā, es esmu ļoti priecīgs. Cerams, ka laikapstākļi būs nemainīgi un tā jau vismaz sajies. Bišķi pazīstam braucēju apkārt, ne? Bet tikai bišķiņi. Jāparāda bilde Dīnam. Pirms cik gadiem šis bija? Šis bija pirms 4 gadiem. How are you, man? Hello, this is us 4 years ago. Sick. So I've been waiting for 4 years to make this picture again. Awesome, awesome. A bit like this. Sweet, man. Yeah, thank you. Good luck. Enjoy it. Vai ne? Sāsvi. Jutīgs piekusiens, nobraucājām vēl vienu treniņu sesiju. It kā viss bija kārtībā, tāda konsistenta līde, bet vienīgais, kas man nepatīk, ir kaut kā siena baigi uzbrūk. Bišķi jāpagrūž viņa malā, bet viņa maita neiet nost. Es mēģināju 3 reizes, bet viņa neiet nost. Viņa tur būs, bija un būs. Tā kā jāmēģina bišķi viņa saudzīgāk. Aiziet! Jā? Jā. Stulbi, ka nedabūjām ietestēt, pārzīmēt.
Eju, bet tas ir perfekti. Jā. Bet telemetrija man ir jau ielikta? Priekš tevis būs perfekti. Bet man telemetrija jau ir ielikta? Nezinu. Ja man nesanāk tik kastē, viņi paši pielabo kastes, lai es varētu viņās tikt, iedomājies? Nē, negribas to teikt vārdu. Kvalifikācija. Mans biedz pēdējā pusgada garumā. Bet, nu, gan jau, ka būs labi. Ja negadījumā uzlāk lietas, tad mēs varam pagriezt to stienu. Davai turam visus šitos. Jā? Yeah. There may be flying debris like marketing. Yeah, hopefully we'll help you with sorry. It certainly is. Well, there we go. Back on the line, Daniels Bormanis in his BMW E46. Slams that car into gear. And off the line, he comes. The Latvian driver, 2JZ, 850 horsepower. Flicks it. Big dab of the handbrake, but sets himself nicely for the outside zone. Very nice line. Goes very wide, though. Tickles the dirt as he fires it through that second outside zone. Now starts collecting the dots as he goes nice and wide. Look at this, right to the edge of the circuit. Very tidy line from this young man as he works his way in to this long outside zone. Oh, tags the wall a little heavy. Upsets the car, but sticks himself back into it. Back bumper on the wall once again. Yeah, starting things off on that run by almost touching into the dirt. I don't know if the wheels quite made it in there, but... Ļoti aizdomīgi. Es pirmajā līkumā izslīdēju tieši tajā pašā vietā, kur Mārtiņš izslīdēja. Un pēc tam pie sienas tieši tajā pašā vietā, kur viņš izslīdēja, es arī, otrādi. Ja būs trešajam braucējiem ar tāpat, es nezinu. Jā. It is with Riga. I mean, it is starting to rain down the back end. You're so far away from that outside, the last outside zone to the start line. It could be completely different weather. Here we go, off the line. Daniels Bormanis comes off the line, E46 BMW through the gears, flicks that car to angle. Look, completely dry initiation. Will it stay that way the whole way through as he puts the tyre to the white line, flicks that car to angle, up on the curb he goes, a little understeer, but still picks up the inside zone. Rain catches on to the camera lens there as he fires through. Nice line at the moment. You can see him working the back of that BMW right where it needs to be, into that zone. A little dab of the handbrake, doesn't want to make the same contact from Gutierrez as he puts the car where it needs to be and across the line. Feels like there was a little bit of feeling at the track there. Yeah. You know, maybe a couple of spots where it's just like, okay, let's see. Yeah, the windshield. Good call. Yeah, rain coming down there. It's not massive raindrops, it seems, but there is definitely a bit of moisture hitting the track. And will it be enough of an improvement to stay in the show later on? We'll find out as soon as that score drops in. And it's going to be an 82.5. wow. So an improvement there. It puts him in 27th position at the moment. Nav īsti patīkama situācija. Tagad esam 28. Tī teorētiski ir kaut kādi 5 braucēji, kas man var pārspēt, un es varu kristies tikai 4 pozīcijas. Tas ir diezgan stresīgi. Bet gan jau, ka būs labi.
zini, kas man šobrīd liek justies nenormāli īpašam, ir tas, ka es esmu viens no tiem 2% uz pasaules, kuram ir paniskas bailes no lietus. Un tieši tas notika īsti pirms otrā brauciena. Es biju īstenībā diezgan pozitīvi noskaņojies. Pirmajā braucienā vienkārši nesagāju. Es nedaudz izslīdēju, tad pēc tam sadusmojos, pēc tam uzsit pa sienu. Labi, vienkārši nesagāju, pirmais jāizmestam. Otrajā braucienā full send. Tieši pirms mana brauciena, paldies nokrišņu dieviem, tā kā tas bija tik ļoti komiski smieklīgi, jo tieši pirms man brauciena sāk līt lietas, un tieši pēc man brauciena beidz līt lietas. Mēs ar Spotteru kopā nolēmām nedaudz noņemt ātrumu no iemetiena, zin kā, lai ja gadījumā slīd, lai es neslīdēju pa tālu. Es noņēmu ātrumu un zin, kas izrādījās? Vēl nekas nebija uzlījis. Un jā, es nepaņēmu pirmo kasu, līdz ar to otrā kas bija sūdīga, trešā kas bija sūdīga, un viss tras bija tāds vairāk vai mazāk safe. Un kā jau mēs zinām, Driftmasters nav domāts priekš safe. Dabūja 82,5 punktus, kas īstenībā bija gandrīz pietiekams, palika 34. Bet jā, 2 punktu šķīra mūsu no iespējas piedalīties top 32 ciņās. Bet jā, vienkārši mācība ir tāda, ka pirmais, ja tu kaut kur brauciena laikā uzteici kļūdu, nekādā gadījumā nemet plinti krūmos un izcīni to braucienu līdz galam. Jo pat arī, ja pirmajā braucienā es nebūtu sapsihojies no tā, ka es pirmajā līkumā izlaidu ratus, tad visticamāk, ka es būtu ticis iekšā, bet es pēc tam vienkārši uzsitu pa sienu, jo es jau biju diezgan nolaidis rokas. Otra mācība, nevajag pārvērtēt lietu, un pat ja arī ir neliela tur raindrop uz priekšējā stikla, tas neko nenozīmē, jo trases temperatūra ir augsta, un tas lietas tik ļoti ātri nevar samanīt trases conditions. Tā kā jā, bet kopumā vēlos pateikt pilnībā visiem latviešiem, kas man turēja izšķis. Es pat redzēju storijos, kad lika iekšā un turēja izšķīšus, bet diemžēl nevarēja parādīt to, ko gribēju, bet tas ir autosports. Vēl vēlos pateikties Elīnai, Latvijas driftam, par to, ka deva man iespēju vispār piedalīties pirmajā pro gadā šī tik augstās sacensībās. Tā kā jā, bet noteikti tā bija fantastiska pieredze, par ko es jūtos ļoti lepns, ir tas, kad kvalifikācijā pirms vispār sākās tā tiešai Red Bull TV. Man braucienu parādīja kā pašu pirmo, un ķip viņi stāstīja, kā jābrauc trasi, un tas bija, es pilnīgi, tā kā es uzzināju to augšā stāvēju, pirms kā man bija tāds confidence boosterīts. Bet mēs noteikti neko neplānojam pazist, jo Latvijas un Baltijas sezona vēl nav galā, kā arī mums vēl līdz vasaras beigām ir plānoti 2 ļoti lieli projekti, tā kā sekums līdz, piestiet like pogu, subscribe pogu, un te jau tiekamies nākamajā. Jutīgs piekusiens.